atbalstu. Tur izskatās Igaunis šobrīd brauc garām Reinim Lītīšam, Bakerūds trešais šobrīd. Vēl, ja tur viens Igaunis riktīgi pa lakstiem dod, gadās arī tā. Bet labā ziņa tas, ka Reinis Lītīšs ir 2. vietā, Bakerūds ir 3. vietā. Neikšāns šobrīd ir 5. Bāksta tur cīnās, Māris teikt, kas tad bišķītiņa aizmirst, kā to ir jādara, bet nu neizskatās, ja godīgi. Varbūt brālim Antim būs pajautājis, kā to pareizi dara. Nu jā, Igaunis sportis tiešām viņš ir vadībā. Reinis Lītīšs 2. Andrejs Bakerūds 3. Māris Neikšāns lieliskajā 4. vietā, pēc tam ir Soe un beigās ir arī Dambergs. Nu, te tiešām būs kārtīgi cīņas, un galīgi jau neizskatās, ka tas Igaunis spēku projām un Bakerūds mēģina tikt garām Lītīšam. Tur tās savas cīņas komandas biedru savā starpā. 2 superkāru braucēji, kur brauc šodien ar žiguļiem, ar pilnīgiem standarta žiguļiem, ar 77 sirvga spēkiem. Tas ir par 5 reizēm mazāk nekā tām mašīnām, ar kurām viņi brauc pasaules rallija čempionātā. Nu, Igaunis galīgi netiek prom no Reņa Lītīša. Reinis ir nobriekts šodien paspēkoties par uzvaru. Nu, tas tiešām būtu skaisti, viņš uzvarētu. Skatītāji atbalstam tajā brīdī, kad brauc garām gan Reinis, gan Bakerūds, gan Māris Neikšāns. Visi viņi ir vilcienā brauc un Bakerūds stūp Lītīšu. Lai viņi teikt kaut kāds šaitas un savā starpā nesateiks, tas galīgi nebūtu vajadzīgs. Andrejs Bakerūds ir tiešām nolēms paspēkoties arī ar Reini šodien. Nu, tas ir kaut kas traks. Visu laiku meklē iespēju aizbraukt kaut kur iekšmalā garām, pagaidām viņam neizdodas. Bet es domāju, ka viņš to uztver šobrīd kā šovu. Nu, galvenais, lai tiešām abi divi nesacīt mašīnas nepaliek malā. Tas galīgi mums šodien nebūtu vajadzīgs. Nu, bet Igaunis tiešām, ja viņš bija pusfinālā ļoti ātrs un visiem priekšā, tad šobrīd viņš galīgi netiek prom ne no Lītīša, ne no Bakerūda. Nu, te notiek trakas lietas, tiešām trakas lietas, ļoti traks fināls, Māris Neikšāns 4. tikmēr. Nu, ko, čokerapļiem jāsākās tagad kaut kas tuvākajā laiciņā. Bakerūds izbrauc nedaudz ārpus trases, bet pozīcija nepazaudē, šobrīd ir stabilējā 3. vietā. Un Reinis pamatīgi, kur Mākstams stunda Igauni. Ļoti labi, viss pagaidām noteikumu robežās. Reinis tā kā nedaudz sāk kļūdās. Bišķītiņ pārcentās, bet tas nekas. Vēl viņa rīcībā ir 4 apļi. 4 apļi laikā tiešām daudz var mainīties. Māris Neikšāns lieliski turēs sevis Igauņu sportistu. No Reini mēs turam par tevi īkšķus, Bakerūds mēs turam arī par tevi īkšķus. Arī Māri Neikšānu, arī Dambergu mēs turam par tevi īkšķus. No, Reinis iebrauc šokarī un paliek lēns. Reinis Lītīšs liekas, ka ir izstājies šobrīd. Ai. Nu kas tad tā pa neražoja? Tik skaists fināls, tik skaisti viss notikās. Acīm redzot, kaut ko nolauza. Mašīnai, bet visi tālajā galā uzgavilēja Reinim Lītīšam, jūs arī uzgavilējat Reinim Lītīšam. Reinis malas, Reinis ir uzkāps uz jumta. Reini, paldies tev, fantastiski sacīkste. Šodien nosvinēsim tāpat. Viss ir kārtībā. Tagad turam īkšķus par Bakerūdu, par Neikšānu un par Dambergu. Jā, Igaunis arī vakarā, un arī par Igauni varēs vakarā tieši tā. Andrejs Bakerūds, second from Norway. Bakerūds tagad arī stāros iebrauc Igauni. Nu tā mīļi. Malacis Bakerūds, Dambergs 3. vietā. Malacis tiešām. Jūs tā arī paprasīt kaut ko, kamēr viņš šeit ir startā. Tad ir finišs taisnē. Taisnē ne, bet garajā taisnē pieejami. Молодец, эстонец! Как дела? Как ты себя чувствуешь? Очень хороший, спасибо, очень рад. Как тебе поддержка?
Very good. Молодец, well done, really well done, congratulations. Second place, Andreas Bakeros! Andreas, FIFA! Es neteikšu, ko tas nozīmē norvēģu valodā, bet Andrejas saprot, par ko ir runa.